Labdien! Te runās Kals, es esmu Latvijas Counter-Strike maperis, un es jums šajā video iemācīšu lietot Valve Hammer editoru. Tā ir programma, ar kuru jūs varat taisīt Counter-Strike mapes. Labi, sāksim no paša sākuma. Ejam Valve Hammer editorā iekšā, spied File, New, un jūs atversit jaunu mapi. Jums būs 4 lodziņi. Šis ir kameras lodziņš. Tur jūs redzēsiet visu 3D formātā, apmēram tā, kā jūs redzēsiet viņu Counter-Strike'ā. Un jūs ar kamera tūlu varat lidināties apkārt. Un ar WASD pogām arī. Tas ir top. Tur jūs redzēsiet objektus no augšas, side un front. Tie ir divdimensionāli lodziņi. Labi, sāksim no sākuma. Es jums iemācīšu uztaisīt kubiku. Tā kā kasti, apmēram, nu teiksim grīdu. Uztaisīsim grīdu, labi. Spied uz block tool. Te ir tavi tūli, spied uz block tool. Gridā top windowā iekšā un uzspied kaut kur un velc viņu. Un skaties 3D windowā, tev sāk kaut kas formēties. Tu vari visos 2D windowos, divdimensionālos windowos editot to kubiku, to kasti, vienalga, ko tu uztaisīji, bet tu 3-dimensionālā windowā viņu nevarēsi editot. Labi. Tad, kad es uztaisīju savu objektu, spied Enter. Atvainojos, es esmu slims. Nu, labi. Lai 3D windowā tu varētu... es jau jums pateicu, kā lidināties apkārt. Nu, labi, jūs zināt, kā kustēties apkārt tur. Un 2D, divdimensionālos lodziņos var ar vidējo peles pogu zoom in un zoom out, jā? Iekšā un ārā. Jā, labi. Es esmu uztaisījis grīdu vai kaut ko tādu, bet tekstūra nav pareiza. Tur ir kaut kāda jocīga tekstūra. Es gribu viņu nomainīt, bet kā lai to darītu? Spied Selection tool, lai tu varētu selektot objektus, uzspied uz savu objektu un spied Toggle Texture Application vai arī spied Shift A. Tur iekšā, windowā jaunā, spied Browse, un tu varēsi izvēlēties tekstūras. Ja tev nav tekstūras, tad tev jāiet ir Tools, Options, un jāizvēlās tekstūru windowā vada faili ar tekstūram. Bet mēs jau to esam izdarījuši. Labi, izvēlēs tekstūru. Es izvēlēšos kaut kādu grīdu. Kur man ir grīda? Šī grīda man patīk. Labi, izvēlējies. Tagad es izvēlējies, tev vajag spiest Apply. Un tas uzliks to tekstūru uz grīdas vai uz objektu, to, ko esi izvēlējies. Šajā windowā tu vari editēt tekstūru. Scale. Tas ļauj tev uztaisīt lielāku un mazāku tekstūru. Shift. Tas ļauj tev mainīt tekstūras pozīciju. Un Rotation. Tas ļauj tev rotēt tekstūru. Man vispār patīk šitā rotēt viņu. Uzlikšu uz 45 grādiem. Izstās labi.
un uzlikšu vidū viņu. Apmēram tā. Labi. Jā, tā kā tu esi izdarījis, tā var vienkārši aiztaisīt ciet šito lodziņu. Tagad tad ir grīda. Labi. Taisīsim tagad sienu. Šoreiz tu vari izvēlēties jau no sākuma tekstūru, vienkārši ej pa labi, un tur, kur tev ir tekstūra group, vienkārši spied browse. Izvēlies kaut kādu sienas tekstūru. Es izvēlēšos šito. Labi. Un tagad taisi kubiku. Atkal. Nu, taisi kaut kādu sienu. Un tev būs sienai tā tekstūra, ko tu tikko izvēlējies. Labi. Man siena būs apmēram tik gara. Tāda. Un es uztaisīšu vēl vienu. Labi. Atvainojiet 1 sekundi. Labi. Tagad jums vajag ielikt spēlētāju iekšā mapē. Es ielikšu savu counterterroristu mapē. Pa kreisi, tur, kur tu izvēlējies kubiku, tu vari arī izvēlēties šito spūdzīti. Un ko tā dara? Tas ļaus tev ielikt speciālu efektu mapē. Uzklikšķini kaut kur un izvēlies, kur tu gribi to nolikt. Uzspied uz viņu. Un 2D windowā, vienalga kurā, nospied properties. Propertijās tu vari izvēlēties daudz dažādas lietas. Te tev ir, teiksim, env sprite. Ar to tu vari uztaisīt visu kaut kādas efekts, tā kā uguri. Tev ir, teiksim, armor entity, ar to tu vari ielikt tā kā weaponus mapē iekšā, ja? Bet mēs gribam ielikt playeru. Info, player start. Lūk, tev ir counterterrorists. Info player starts, tas ir counterterroristam, un info player deathmatch, tas ir terroristam. Tur, kur tu viņu noliksi, tur playeri spawnos. Ja tu gribi, lai 5 playeri varētu spawnoties mapē, teiksim, tad uzliec 5 šitādus. Tie būs spawn pointi. Labi. Man ir terrorists. Ko tagad, lai daru? Tagad es pabeigšu mapi. Aiztaisīšu viņu ciet. Es jau esmu uztaisījis 2 sienas, bet es gribu taisīt vēl 2 identikālas sienas. Es negribu no sākuma atkal taisīt vēl 2 kubikus, tas būtu ilgi. Ko lai es daru? Spied uz abiem. Tev jātur control, un tad uzspied uz abiem, tad tu abus selektosi. Un šeit spied copy, un tad spied paste. Tu duplikēji tās 2 sienas. Bet viņas nav pareizā. Nu, viņas ir tādas pašas, kādas viņas bija. Mums vajag, lai viņas būtu šeit, apmēram, jā. Tāpēc mums vajag viņus rotatot. Kā lai to izdara? Tu esi viņus selektojis. Uzklikšķini vienu reizi uz to objektu. Vienu reizi, jā. Uzklikšķināji. Parādīsies šitāda aplīša apkārt. Tas nozīmē, ka tu vari rotatot tagad objektu. Tev nav vairāk, tā kā tu skeilo objektu, jā, tā esi mazāk vai lielāk. Tev tagad ir rotatošana. Apkārt viņu maini un
un uzliec tur apmēram. Tagad man ir visas 4 sienas, un es darīšu arī tāpat grīdai. Es darīšu copy paste un uzvilkšu augšā, lai man nebūtu atkal grīdi jātais. Bet man nepatīk tā tekstūra, es uzspiedīšu uz turieni, atkal iešu texture application, browse, un izvēlēšu uz, teiksim, šito, apply. Jā, labi. Tagad it kā mape ir pabeigta, bet mums nebūs gaisma mapē iekšā. Kā lai ielikt gaismu, spied atpakaļ uz spuldzīti, kur var efekts izvēlēties un tā tālāk, un ieliec kaut kur iekšā viņu, uzspied properties, un izvēlies light šoreiz. Tā būs tev spuldzīte. Tur, kur ir brightness, tu var uzspiest pick color, un tu vari nomainīt krāsu šitai gaismai. Es viņu uzlikšu gaiši sarkanu. Šitās 3 ir red, green, blue. Tās ir krāsu vaļus, ja? Bet šitas ir, cik gaiša tā spuldze būs. Ja tu gribi, lai spuldze nebūtu gaiša, ja? Uzliec, teiksim, 100 vai 50. Es uzlikšu apmēram 100, tad man būs tumša tā istaba. Ja? Nu tāda bišķiņ gaiša tikai. Labi, man ir viss tagad kārtībā. Save mapi, file save. Es nosaukšu viņu Kubiks. Labi. Un tagad tev jāpārvērš viņu BSP formātā. Kā to lai dara, ir 2 veidi. Tu vari spiest vai nu run map, tas ir atkarībā no kā tu setapoji Hammeru. Ja tu viņu uzstelēji, lai Hammers tev pats taisa BSP formātu failu, ja, tas ir sliktais veids, bet ja tu tā izdarīji, tad vienkārši spied run map. Bet, ja tu lieto batch compileri, tad spied file, export, Kubiks, jā, un batch compileri izvēlies Kubiks un vienkārši spied run. Un tas pats vien ir, tikai batch compilers ir tāda programma, kas tev ātrāk un labāk to izdarīs. Labi, tā kad es to izdarījis, tev parādīsies apmēram tāds logs, ja, pateiks, vai tev ir erori vai nav erori, ja, vai pareizi mapi uztaisīja. Tagad var iet Counter-Strike'ā iekšā. Ejam Counter-Strike. Izvēlamies mapi, Kubiks. Un tūlīt tu redzēsi savu jauno mapi. Ātrāk kusties. Labi. Lūk, kur ir mans Kubiks. What the fuck? Jā. Un tas ir... labi, skaidrs. Es nosaucu viņu Kubikis. Es nesaprotu, kāpēc savādāk viņi izstās. Labi, atvainojos. Nu, re, kur ir. Tas, ko tikko es viņu uztaisīju. Jūs jaunā mapa. Tas arī ir viss.